Sveiki visiem! Šis ir Mirstījies, un šoreiz spēlēju Bad Company 2. Kur diezgan pārsteidzoši mana metāla rumaka uzvedas diezgan interesanti 30 tik vairāk. Dzirdu vienu mazu. What the fuck is this? Where's everyone? Tādas lietas man ir īpaši šajā spēlē. Nopietni, spēle ir bišķi kaitinoši tādā ziņā. Ir daži motherfuckeri, kuri hardcore tevi nosnaipo pār pusmapei. Nu, hardcore tīm, squad deathmatchā, nu labi. Nosnaipo tev pār pusi sasodītai mapei, un tu nesūd neredzi, kurš tevi nošāvis, un kur viņš sēž. Kur tu skempojušies motherfuckers sēž. Nu, tas ir kaitinoši šajā spēlē. Ieroču kosmizācija salīdzināt ar Battlefield 3 galīgi nekam nedara, bet, nu, šitā jau ir, kā lai pasakā, krietni vecāku spēle, bet, jā. Un ļoti jauki dar piebilst tas, ka šī spēle nav bugaina. Viņa nav bugi. Nu, ir bugi, jā, kādreiz spēlēja bugi, bet, nu, šī vismaz nav galīgi bugains produkts. Tā kā trešiem Battlefields tur vispār. Tu tur drīzāk var 5 reizes klosteru pakoties un sūdu nesiek. Kāds notika. Un tomēr es dzirdu vienu motherfucker, kas šātonīm. Jā, tās lietas, kas notiek. Es neesmu šīs spēles liels fans. Laikam to es teicu, vai neesmu, man vienalga. Un citreiz, kā piemēram pirms sāk filmēt, 1 minūti pirms sāk filmēt, es dzirdēju, kā snaiperis izšauj, un es redzēju, ka no manas skatu punktu pašķīst asinis, bet pastījos vēl, un es rādījos vēl dzīves, un es nebiju vispār mīris. Man neparādījās nekāds trieciens, ka būtu viņam, tā kā... Es brīnījos, kāds bija iespējams, jo snaiperis man cik procenti ielēt galvā, es redzēju pilnīgi, ka tās asinis pilnīgi pašķīst. Bet, nu, tur ir tās lākās vainas. Un šis ir dzīvājs filmējums. Tā kā es tagad, piemēram, skrienu un runāju. Jā, šitam nav diezgan gudri atrasties. Es pat neviens vēl nav pievērs, tas ir sudīga tanka. Parasti tad vajag šities hardcore skempošana notikt, un viņš šāds snaiperu izbeidz jebkuru dzīvību, tā kā. Tas ir šausmīgi kaitinoši. Jā, un tas notiek. Kāds tīrs tev sašauj. Un tad atrodos es. Atrodos pie atnāk, ka es nopišķi tas. Jā, spēlē var izraut what the fuck momentus, tāpat kā Battlefieldā, bet, nu, šiten stulbeņus atrast tik grūtāk, jo šiten, nu, visi stulbeņi parasti plus mīnus beigtu spēlēt šo spēli. Bļaģi ielādēt uz... Un man nošāva, bet tas bija vismaz labi. Kāds tas sūta parāv. Pašam rēka parāv. Un te arī ir, ja godīgi es pirms piebilst, taču šeit ir tā kā lai to pasaku. Tā kā, ja trešajā Battlefieldā tie skaitās Platoon, tad katrs tagad skaitās klan, nu taču ten ar kaut kas pa vidam ir. Tu var pats uzrakstīt tur savu sākumā, ja ir kā. Un šie spēlē identificētoties serveri. Un tas nozīmē, ka spēle nav. Un man nošāva pistoli visticamāk. Pēc tā lielā trieciena kādu uzņēma. Un es neesmu nekad labi uzskačājis spēlēt, bet, nu... Neesmu tāds diezko liels šīs spēles fans, kā jau teicu. Un viena stulba lieta, ko es esmu pamanījis šajā spēlē, ir... Keep damage, accuracy, rate of fire. Tātad... Skaties, šis pirmais ierocis, ko dabūju šajā spēlē, sākot. Labi, sāk diezgan normāli. Pasties uz SVDNs 8. Viss ir mazāks. Pilnīgi bezjēdzīgi. Tas pilnīgi nekam nedara. Atkal šitam tur redz atšķirību. Viņi šaujā ātrāk. Un šīts vispār. Iespārd. Viņš tāds pirmais snaipers nav. Kā es nedarētu jēgu, kāpēc viņi vispār kaut ko tik stulbu izdomāja. Tam vispār nebija nekāda jēga, es nezinu, vai viņi ir poltiem domāju vai ko. Un kas par kuju?
Es nevaru beigt rēkt par šitie stulbi, kas notiek tagad spēlē šajos laikos. Šajos laikos atrast labu produktīvu problēmas. Un Glowstone paks laikam tad nošauts, jā. Tieši jau gribēju pie viņa atspaunoties. Perfekt. Un tur vajadzēja būt killam. Dīvainā kārtā. Tas bija tieši šāds kaklā. Diezgan letāls man būtu jāsaka, bet nu, būtēties jau karu ir tāda, es tur šāvienu varu. Viena no stiprākajiem sniperiem, kāds ir vispār, nu tā, uzražot. Kāds pieejams visos šajos veikliņos, ja cenšas tā samtiet, ja cenšas realistiski. Un tad, jā. Ahoj! Un hardcore arī var novākt. Savs čoms. Tas pats izskatās, ka divi interesanti kāds. Kas jau viss tā ir? Nu, paigi gribētu. Sniper automāts. Redzu, kur tu ej. Redzu, ko domā. Tas neķīries prāts. Apskriešu šo lielo dildo. Sekoju tagad tam haukam. Pilnīgi nezinu, ko es daru. Es esmu ļoti viegls mērķis sniperim un es labāk neiešu apkārt, neskat nenoskaidrošu, kas ir šāvu. Un, ja godīgi šeit spēlē, izstāst, ka ir laikam tie Call of Duty 4 fiziki, kad mazie motherfuckeri konteineros nevar campot, viņi tiek zem konteineriem nošauts. Un tagad es par to brīnos, kā pistola būtu ātrāk par automātu, kurš ir samērā. Man jāsaka, jaudīgs, kā sasādīt pistolu var izjāt automātu. Mūsdienas, man draugi, mūsdienas! Tur bija! Šo mums man vairāk jāsaka. Es nežēlīgi sūkāju šajā spēlē, bet nu... Es tā kā... Pēdējā laikā Geri izmācīt, bet šito bija nopirkt, paspēlē pāris dienas. Nu, nepiesaist, man diezko nepiesaist. Bet nu, spēle ir, spēle nopirkt, 5 lats spēle, 5 lats expansions. Kurš ir gandrīz tā kā jauns spēlts pēc kaut padīju Vietnam. Un, ja kāds no jums jautā, vai šī spēle, nu, vai šo spēli vajadzētu pirkt? Vajadzētu, jā. Bet, nu, labāk iedēt, ja jūs nopirkt ar šo Battlefieldu. Kurš ir bugaināks. Saņem mīkstais sūkātāji. NPG atstājām auga. Jā, laik viņš nokritas 6 un lūdzu pašu alāk. Jā, viņš ir ļoti patīkams. Šai spēlē tikko jūs varētu novērot to, kad raķetes šauj daudz labāk nekā šajā Battlefieldā. Piemēram, tu tiesi tajā pašā brīdī, kad tu diezgan arī nošauts, izšauj raķeti. Parādīsies, ka raķeta atsitas, kaut vai parādīsies varbūt pat, ka viņi izlido, bet neieskaidīs triecienu. Un tas drausmīgs sūkā. Un... Es nezinu, vai to var vispārnīgi grātos nerfot to. Tas rūpis, ja kaut vienkārši satraušu spēli. Un tas noteikti iet kā Terminators. Nu, un ja tev vēl nesūdi nesnāk to darīt. Un mani frame ir uzkāpis šokšā no 30 uz 60, laikam prepsā tādus rādu. Un pilnīgi nekās, jo tāpat YouTube tikai ņem pretī 30. Jā, man viss cēdēt pilnīgi pēdējais pilns, lai viņš savu gameplay to 100% apzinos. Tas ir kā likums. Un jātur foršs sūkātājiem. Un varbūt es esmu tas vienīgais sūkātājs, bet nu... Es nezinu, kurš esmu. Es esmu otrajā viedā 5. Te arī jāuzmāc, jo te varbūt vajag daudz roļu šajā spēlē. If you know what I mean. Jā, tā līdz tā kā problēma. Ragers šai spēlē... Nu, es nezinu, viņus atradīs, jo te ir pāršarā veterāni, tikai spēlē viņi. Beim diezgan palika. Tas bija galīgs laks. Dievs svētī mobilos internets. Tātad... Te ir tas izjātais tanks, kuram tekstu tur izstāv gafista ratam. Jā, tā ir gafista.
Ka nākotnē būs tāda materiāla, kas ļaus redzēt no vienas puses. Un tādas lietas arī notiek. Tas vistipiskākās lietas. Un es atzīstos, es šeit spēlēju galīgi nedaru. Trešajā Battlefieldajā, tur ir vairāk tā kā close quarter, to ar šito visu var trāst vienkārši nezinu, cik spēlēt to... Kā tas sukotājs tika uz koka? Man ir drausmīgs jautājums. Kā viņš to paveica? Jā, viņš arī tās diezko uzkrītuši, man jāsaka. Un neviens jau neskatās kā uz augšu. Un tā jāspēlē ar visu. Varoju čalu, nu, tik pamatīgi attālumā ar visu. Un kur parasti neviens no viņiem nemirst. Šajā spēlē ir diezgan nepatīkam moments, kad, lai tiktu uz pistoli, tev jāspēj viens, nevis divi. Man pilnīgi liekas, ka sajiet pipelē. Es sadraušu tipu spēles skillu, bet, nu... Jā. Un tad es nošaucu ieročiem, kurus tu vispār nesajiedz, kas tie tādi ir. Piemēram, man te rādās, ka tie pāris ieroči, kas labi rādās, viņi rādās. Paņem rīkonam, labi, nu rādās, bet es nesaprotu. Galīgi nesaprotu. Kā tu dabūni tos ieročus? Kā? Jo, cik skatījos unlock listā, es tad daudz diezgan neredzēju. Tajā in-game unlock listā. Unlock progression vai kas tam līdzīgs. Un šeit, ja godīgi man jāsaka, šeit ir pilnīgi bezjēdzīgi tā deluxe, kur ir pilnīgi bezjēdzīgi, jāsaka. Man droši vien nokrētos. O, jo un es atkal biju pēdējais, ko nošāvu. Bet šis bija diezgan garlaicīgs un droši vien galīgi neizglītojošs rauns. Nu labi, Bad Company 2 rauns. Un jā, ar to es arī beigšu. Tātad, lepojiet laimīgi!